ir aprakstīts, ka rīta krēslā tas kungs noraudzījās uz Ēģiptiešu karaspēku mākoņu un uguns stabā, un Ēģiptiešu karaspēkā radās apjukums, tātad 2. mūsu 14:24. Tātad iedomāts, cik interesants redzējums, ja? Ir mākoņu stabs jau galā atskatās, ja? Un Ēģiptiešu karaspēki, kas dzenās pakaļ ebrejiem, kurus faraons principā atlaids bija, ja? Un tad viņš pavēlēs atkal ķēt rokā, ja? Tātad dalīt savā sirdī, ja? Un viņi redz, no mākoņa skatās atsvējā, ja? Un viņi nobīstās, viņiem apjukums vadās. Tātad viņi saprot, ka tur kaut kas ir klāt viņiem, tur ir vadība viņiem, ja? Tur ir augstāka vadība nekā mūsējā. Atsvēro, ja? Un šādu Dieva aci bieži mēs redzam attēlot sakrālā mākslā vai altāra gleznās, ja? Arī brīvmūrnieku masonu ložās parazīmē 3 stūri aci iekšā uz $1 nomināli arī tas pats, ja? Bet tas nāk no Bībeles, ja? Tas bija bibliskais redzējums, ja? Kur bija šie eņģeļi, šie ofanīmi, ja? Ar acīm apkārt, kas saistās ar Dieva visu redzoša aci, ja? Viņš redz, mēs viņu neredzam. Un kad viņi aci ierauga, tad grēsties paņem panika, viņi var bēgt projām un visu savus ieročus noliek un aizbēgt projām. Tātad Psalms 19 vēl, paskatiet, 9. pāns. Jā, 19.9. Psalms 19.9. Tā kunga bauslis ir skaidrs. Tas apskaidro acis. Un tagad atceries, ja, kad man, piemēram, ja, jau teolijas fakultātē un mācītāji teica, ja, ka bauslībā uz mums neattiecās. Šeit nav runa tikai par 10 bausiem, kā morāli ētiskiem normatīviem. Ja. Šeit runa par jūdiem, ebrejiem doto Toru, bauslību, 613 mišpatim, kas ir, un 10 mitzvot, ja, 10 bausli, kad ierakstīt 2 sakmēs plāksnēs iegrēbt, ja, un skaidrojam 613 mišpatim, ja, vai tiesas. Ja. Tad runa par Toru ir, tā ir mācība. Un ja mēs šo pametam malā un sakām, tas uz mums neatiecās, ja, mēs labākā gadījumā to 10 baušus gribam tikai ievērot, ja, tev nebūs tu laulību pārkāpt un zakt un slepkavot, ja, to pirmo, paignorēsim, jo tur tas nav tik svarīgi, ja, izmaiņa to baušu. Tāda attieksme. Ja, un tad mēs, kas notiek ar mums tad, ja? Te teikt, ka kunga bausa ir skaidrs, ja? Tas apskaidrots. Tātad tie, kas neredz, ja? Viņiem ir jālas tieši bauslībā, ja? Jāsāk iedziļināties, tas atveda vaļā aiz fiziskām acīm esošas garās. Amen. Jā, Dāvids saka, viņš skries pa baušanu ceļu. Jā, viņš skries pa baušanu. Pārvietos, to jau ir šos, esmu ceļš. Viņš saka, es neatmet tēvu baušanu, es tos turu, un turiet manējos, skaidrojums, ja? Izskaidrums, ja? Un šo turiet, ja? Un tad jūs arī skriesit, kad Dāvids saka, pa baušu sevi. Un tu neapstāsies, tāpēc, ka tev vienmēr spēks tu nedeļīgāk. Brīžu liekas kungs, vai es to dopelnīju, ka tu tā esi pieslēdzies klātavā, un tad darbojies ar milzīgu enerģētiku, milzīgs spēks nāk, vēlāk mazliet par šo mēlēs runāšanu, par mums nāk arī tas, ka lūkšana laikā, tu darbos eņģēs faktiski, bet es stāv šī pamat, ja, uz rakstiem, kas saņem Sinajā, kas ar praviešiem un caur apustuliem caur Ješo un caur apustuliem un evaņģēlisiem pierakstīti. Es uz šīs stāviem. Un 7. debesīs eņģeļi dzied dziesmu, un mēs runājam, neatceros, tas, kur ir Iesajas 6.8, ja? Kadoš, kad trīsreiz kadoš, un tad tur ir Adonai Cevod, Malē Hašamaim, Ve Haaretz Kvodo. To dzied eņģeļi. Tur ir rakstīts
zeme ir pilna viņa godības. Zeme ir pilna, bet eņģeļi dzied, debesi ir pilna viņa godības, un zeme ir pilna. Jo eņģeļi var pilnvērtīgi dziedāt, jo viņi redz, ka debesi ir pilna, viņa slavas tādēļ, kā viņš radītājs ir radījis savus kalpotāju garus eņģeļus, kas ir ieformēti iekšā dažādos ugunīgos iepakojumos vai formātos. Un viņi dzied, ka šī debesē ir pilnas tās godības, kas ar viņiem, ar eņģeļiem, tagad var izpausties. Saprotiet? Šādi dzied, ka tu to sāc, kad tu slavēji, tu iekšā tādā labdabīgā transā šajā gadījumā, tev atslēdzam, tev kalamēja tas bebes sauc, un tev plūst cauri tā eņģeļa dziesma, kas dzied debesīs, ko viņi dzied pilna debes un zeme, lai piepildās ar tavu godību, no debesīm, Kur teicas Iesajas? Iesajas, 6. Nav tur tā. Tur ir 6. Iesajas 6, varbūt 8, paskatīšu. Tur patās pantītā jāpapīdās. Iesajas. 6, nē, tas nav, tas ir 3, nevis 8, 3. Tie nepatīk sauc citu, aiz citu šos vārdus. Svēts ir tas kungs Cebauts visu zemi ir pilnīgi godīgi. Tātad šeit ir ha'ārets, bet eņģeļiem ir godība hašamaini, ha'ārets, amen. Debes un zemi ir pilni viņa kavodom, slavas. Aleluja. Mums ir pie tā jāpievienojas klāt. Un ebreji māca, kad slavējam, kad eņģeļi augšā slavē, un mēs pievienojamies klāt, tad augšā šie ugunīgie eņģeļi, serafīmi, viņi šaudās uz visām pusēm, un viņu spārnu švīkoņa ir kā pērkona grāvieni. Aleluja. Ezekēls 1:24. Tas nav izījis no mazā vidējā vai rādāmā pirkstiņa. Jā. Tas, ka rāda to vidējo, to var parādīt, to nesakot. Jā. Ezekēls 1:24. 1:24, tā. Nē, viens. Mēs dzirdēju viņus švīgas, un tā bija liela izgrākšana, kā visvarnā pērkona rūkšana, kad tie kustējās, tā bija kā kara nometnes dumnoja. Tie apstājās, tad tie ļengan novēdās savus spārus. Kad tie apstājās, tad tie ļengan novēdās savus spārus. Tad dzirdēja spāru švīkumu. Es tā izlasīju ebreju tajā grāmatā vienā, kad viņi šaudās un viņi spārni tā kā pērkoņā kara. Un tad beigās skatos, bet tas ir Ezekēls uz to rakstu. Tur notiek. Arī no Ješua mutes, kad nāk ārā vārds kā zobens. Viņa balss bija kā liela pērkoņa balss, kā ūdenskrituma balss, kā ūdenskrituma daudz mīļos ūdenskrituma. Man iet, tas tā vīzija, tas redzēja. Man jau pēc manas skatēju šodien to, ka izklausās tas helikopteri klausties. Helikopteri noteikti tie, kas ar tiem matiem mod. Es domāju, ka tie ir, kas atklāsums grāmatā rakstīt. Šie visi šie Ezekēla pirmā nodaļa, viņi ir ļoti, viņš Ezekēls bija vizionīrs tālāk, tev šodien savu vizionētājs, redzētājs, roja. Un viņš ir redzējis to, un tas ir pierakstīts, un mums to tagad, ja mēs to novērtējam, tad tur ir materiāli jāsaka atšifrēt. Ja, ko tas man sāk pašām darboties. Kā ir nometnes? Tur ir daudz, bet mums nav laiks, jo pašam ainam laikam būs laiks jāņos. Viņš atrada iespēju mums šeit, un atrada to variantu, kā tikt uz kādu brīdi brīvs, lai būtu šeit aizpatē skolā. Tātad vēl mēs skatāmies eņģeļa vārds, nav viņa
personvārds, bet amata stāvoklis vai pozīcija debesīs, ja? Jā. Ja beidzās amats, ja beidzās, ja Dievs pārtrauc, tad nav vairs amata nesējs, pildītājs vajadzīgs. Tā, protiet, ja beidzās amats, tad tas nav tikai tā kā doma personu vārds, ja? Bet tas ir amata. Piemēram, ja? Vārds Rafaela, eņģeli, Rafaela, ja? Šis vārds veidojas no diviem vārdiem. Rafa un El. Rafa ir ārsts Rafa. Jā, un Dievs viņš sev izpauda, kā esam tavs ārsts. Ani Adonai Rofe. Rofe. Vārds Rafa. Rofe, jā. Vārds Rafa. Tātad Adonai, rakstam to lūdzu. Adonai, Reiš, P un Rafa. Tā bija Rafa, jā. Jo šeit ir jābūt, kāpēc es tā domāju, vai ne, ja jābūt Alef burtam. Alef, ja? Rafa. Alef ir pirmais burts, ja? Šis sastāv no 3 burtiem, no 2 jodu un no vav burtiem. Ja? Tad jābūt, ja viņš ir ārsts, ja? Tad jābūt avotam. Tāpat, kad ir vārda barā, ja? Tur ir Alef burts, ja? Un Alef burts... Bet iznāk jau 25 hematīgi, priekšā 25 hematīgi aizmugurē. Nu, es to neesmu izpētījis. Nu kā? Nu jā. Alef, 25. Jā. Tas ir varīgi. Jā, Rafa, jā, un Rafael, jā, tagad Rafael, jā, Rafa, un šeit vēl El, jā. Es tagad, neesmu pārliecināts, vai pareizi uzrakstīju. 2 Alef, laikam nav, un tev lamēties, jā. Kādā ziņā Rafaels. Rafael ir eņģelis, dziedinātājs. Tad viņš ir šī aspektā, Dieva vārds, ja, Adonai Rofe. Ja. Viņš ir Dievs, kurš sev pauž kā ārsts Rofe. Bet viņš pats nenolēc lejā no troņa pie tevi šeit blakus, ja, un nesāk tev dziedināt, kā ekstrasens to citreiz dara. Ja. Bet viņš sūta Rafaelu, eņģeli, kas ir speciāli uzdevumu eņģelis, ja, caur kuru Adonai Rofē, Dievs ārsts ir, dziedina slimniekus. To mēs jau pierakstījām arī, ka tas ir saistāts ar Abrahamu, arī apgraizīšanu, ja. Atceramies, runājam, ja. Tajā 1. Mūzu 17:24, ja, kur Abraham 99 gadu vecumā tika apgraizīts, ja, kopā ar Išmailu, tas ir ar to dēlu, kas ir tik ieņems no Hagars, viņš ir ārā tēvs, ja, un 18. nodaļa 1.2. pants, ja, kad Abrahams sēd teltī, un nāk 3 vīri, ja, pie viņu, un viņš saka, mans kungs, ja, tātad 3 eņģeļi atnāk. Viens no tiem bija Rafaels, kurš dziedināja Abraham brūces pēc apgraizīšana, jo tādā vecuma apgraizīšana ir diezgan bīstama. Ja? Un viņš tika dziedināts, un vēl bija kāds eņģelis ar tiem, kurš deva mesīģi Sārai, ka viņai pēc gada, kad viņa atkal ieradīsies, būs jau piedzimis dēls. Ja? Un Sāra smējās, un šis dēla vārds tad tika iedod Icaka, kurā vārds Coki smējās. Ja. Tātad viņš atsūta eņģeli, ja, Rafaēlijā, un vēl mesīģi, kas nodod par to, ka būtu piedzimis Īzaks. Ja. Nu, tātad Rafaēlam vēl ir otrais vārds. Rakstiem pagājušajā, ne? Leviels.
Lev un Ev. Lev, Sirds. sirds, jā. Lev. Tā es rakstu. Lev un Ev. Levi, Ev. Lev un Ev. Sirds un Ev. Tātad sirds eņģelis, ja? Un atceries, ja? Ekstrasens parasā enerģija, ja? Spēki, kas tev iedūstot, ja? Lai tu zini. Bet, ja šo, viņš, piemēram, Marka 1.41, ja? Ir aprakstīts, ja? Kur pie viņa atāk spitālīgais. Un viņš tā nedara tā mehāniski tā, go out, ja? Spitālīgs gars, jā. Te rakstīts tā, ja? Bet viņš sirdī uztenāts, un tad viņš izstiep roku uz spitālīgo, un tas atguva veselību. Tā nav mehāniska enerģijas nodošana, ja? Bet eņģelis Rafēls, tad viņš tiek dēvēts vēl par Levielu, ja? Kurš no Dieva sirds nāk, Dieva sirds eņģelis, saistīs ar Dieva sirdi. Ja, eņģelis Rafēls ir saistīts ar Sefirotu Bina, sapran, kur gudrie dēvē par Šoreš ha refot. Šoreš ir sakne, ha refot, dziedināšanu daudzskaitlis, ja. Rafa ir viens, ka refot ir dziedināšanu sakne. Tātad viņš ir dziedināšanu sakne, ja, ja Sātans iesēja sēklu, kurai ir sakne, ja, tad viņš, kad sūta savu eņģeli, savā dēlā, Mesijā, caur Mesiju, kas arī darbojas, ja, viņam miesā esot, ja, un šodien viņš nav miesā, viņš šodien sūta savu eņģeli, ja, viņš ir refot, šoreš, refot, tā tie būs refot. R un P, tad reiz un P, ja, un ot, ja, refot, un vēl būs refot. Tad viņš dziedina savu šo eņģeli izsūtītams. Eņģelis Gabriels, viņš ir saistīts ar Sefirotu stingrība vai sods, bet viņš nav ļauns eņģelis. Viņš ir tas, kas ir pie kreisās rokas radītā. Ja? Pie labās Heseda ir Mihails, ja? Un pie kreisās ir Gabriels. Ja? Gabriels labā roka simbolizē tātad žēlastība, Heseda vai žēlsirdība, ja? Darbībā, žēlastība darbībā. Ja? Un pie kreisās rokas ir Gabriels, kas ir stingrs un bargs, ja? Un sodas simbolizē. Pārmācības. Sods nav, lai spīdzinātu, bet lai atgriezt pie patiesības. Un to mēs arī lasījām, kad eņģelis Rafēls, viņš ir saistīts ar uguni, ja? Pierakstījām to no tās Daniela grāmatas, ne? Un tos 3 ebrejas iemet ceplīt. Nu jā, to ne. Tātad, tur bija klāt 1/4 jau, un tas bija eņģelis, kā nebija skaidro, no Gabriels. Tā, eņģelis Metatron, ja? Tas ir troņa eņģelis vai Dieva vaiga eņģelis, viņa sejas eņģelis, ja? Vārdu Metatron hematrija ir vienāda ar Šadai, tas ir Izraela durvis sargs, ja šomēr galēt Izraela hematrija, Metatrons. Un analizējot šo, tu sanāk 314, tad, ja? Enoha grāmatā Metatrons vai troņa eņģelis, kas ir pirmajā slānī ap Dieva troņa, viņš tiek dēvēts par mazo tetragramatonu. Vai, ja rakst šo 4 burtu kombinēta Judhei-Vau-Hei, viņš tiek saukt par mazo. Ja Adonai kungs ir lielais, tad viņš ir mazais. Tetragramatos. Viņš tieši tās pats, jā?
Nu, Tie paši burti tikai mazie būtu, mazāk burti, jā. Jā. Tā mazais, jā. Ok. Tā, un tas atbilst faktiski visam, kas ir rakstos teikts par Mesiju, Ješua, kurš atklāja pasaulē tēva būtību, kas nāk pasaulē no tēva būtības, viņš to var atklāt, jā. Un tāpēc arī Ješua un Metatronam, jā, ir ļoti cieši saistība. Metatrons ir eņģelis, jā, vistuvinātākais troniem. Un Ješua nav eņģelis, viņš ir dzīvā Dieva dēls, jā, kas no tēva būtības nāk. Ja, viņam cieši saiti pie šo pirmo troņa eņģeli, kas ir Metatrons. Ja. Tad Metatron raksta memburts, ja, divi tētburti, reiz un nunburts, nun sofita. Tad tas atbilst tam, ja. Kristīgā vidē, piemēram, mums jāatbrīvos no tāda infantīla priekšstata, ka Jēzus ir augstais priesteris debes svētnīcā pie Tēva labās rokas, kurš pats sev nonāk lejā un izdara lietas, ko mēs lūdzam. Ja? Viņš ir augšā, viņš ir debesīs, ja? Un viņam ir kalpotāji eņģeļi, kas attiecīgi mēģi uzdevumā, ka mēs lūdzamies par vienu vai otru lietu, problēmu, globālāk vai personīgāk, ja? Viņš sūta savu eņģeli vai eņģeli pulks, ja? Kas nāk un sāk šo darbu vai šo pienākumu, kas viņam uzticēts pildīt. Ja? Viņš sūta no tēva arī caur dēlu izējošo patiesības garu, kas dod liecību par dēlu, jo tas notiek viņa tā kunga garā. Ja? Tas nenotiek kaut kādos citos garos. Ja? Un tas ir Jāņa 15:26 pierakstīt. Ja? Bet Dieva spēka un viņa enerģijas iedarbība cilvēkā notiek pateicoties eņģeļiem. Gars ir gars, saprotiet, parasti visu tā pieredz svētam garam. Ja? Svētais gars dod liecību, ja, par Ješua. Viņš ir patiesības gars, viņš atklāja to. Bet tā enerģētiskā spēka daļa, ja, tā jau nāk pie mums nonāk šeit. Caur eņģeļiem, kalpotāji gariem, kuri ir Dieva radīti, ja, no Dieva izveru gari, kuros, kā mēs lasījām tajā 4. mūsu grāmatā, ja, viņi ir gari, kuros ir spēks iekšā. Ja, un viņš nāk, tā, eņģelis Rafaels, ja viņš sūta eņģeli, tad viņš tev rodās šī saskarē un dziedinošais spēks tevi ieplūst. Ja. Fiziskā ķermenī ar sajūtu. Ebreju tradīcija ir daudz dažādu papildus informācijas par Metatronu, bet ne viss tur tāds būs pieņemot, par to mēs nerunāsim. Ja. Jūdiem ir otra Bībelē ir rakstīts par Metatronu. To visu var atrast, jā. Šeit. Nav tieši minēts, bet to var izsvecināt atbilstos, ja Šadaja ir 214, tad tu var no šiem vārdiem arī mem, tēt, vau nun, ja tev izveidojas tāpat Metatrona troņieģi. Tas ir garš stāsts, mēs nepaspēsim to. Varbūt mēs to varam turpinājumā kādreiz izrunāt. Ja tas prasa, ka iedzina atkāpties pie tā, kad iet hematrītu vajag to saprast, kas ir troņieģi. Bet par tronu mēs zinām jau un par eņģeļiem, kuri nāk no troņa viņi, ja, kur tālāk par debesīm, kā runājam, ja katrās debesīs ir sava kalibra, augstākie kalibra eņģeļi, ja, vadītājs saviem, ja, un kuriem ir pakraus zemākā, ja, un tā visa debesīs ir piepildīts uz slānīt pa slānītiem. Ja. Piemēram, kā viņš iznāk, ir troņi, tronis ir, ja? Troni eņģeli vēl iznāk apkārt, iznāk pat aizmai Metatrons blakām, šo ir Metatrons blakām. Jā, viņā viss ir radīts. Viņš bija pirms viss tika radīts, Kolosiešu vēstulē, ja? Viņā kā vārdā. Ja, vārds tad viņš veido formātu, ja? Un ar viņa būtības izpausmu, kas viņa gribas paudēs gars, ja? Un dažādi spēki viņš ir radījis un uztur eņģeļus. Un caur tiem eņģeļiem viņš uztur visu neredzamās debesis, cik mēs lasam 7, ja? Galvenās, ja? Un uztur uz tā visu šo redzamo.
viss balstās uz šī te iekšējā. Un uz tās struktūras, ko viņš ir radījis, ja, eņģeļi, caur vārdu un garu, savu gribu. Tā ir tāda globāla sistēma, kas tā ir uzbūvēta. Un to vajag sākt, Tas saka par kundzībām un varām. Jā, tie ir pasauli pirmspēki arī dažādi. Tas ir vesela tāda, kas ir, arī atklāts grāmatā. Pasauli pirmspēki tie paši eņģeļi vien ir. Tie paši eņģeļi, tie paši spēki. Nē, tur ir vēl tās ir struktūras, matās uz stihiju gārtie, ja, stihijas tās, ja. Šeit, kad mēs iesim iekšā, mēs iesim mistikā. Tas ir ļoti sarežģīta sistēma. Tā, ja. To nevajadzētu. Ir tāda, kur veidojumi, ja. Sākās radītājs, ja rād, ja. Un tad no viņa izējošā gaisma, ja, vārds un gaisma, ja, veido formāts. Formāts viņš piepilda savu saturu, ja, gaismu, formātu. Un ir dažādi formāti. Ir eņģeļi un ir būtnes. Ir 4 vecāji, piemēram, ja, atkal grāmat runā debesīs, ar zelta kausiem rokās. Ja. Tātad tie jau ir kaut kas cits, tie nav eņģeļi. Ja. Ir, ne 4, bet 24 vecāji. Ja. Ir 4 dzīvās būtnes. Ja. Atkal, tie nav eņģeļi, ja, bet tie ir hajot. Ja. Tātad ir tāda sūta hajot. Ja. Un ir pasauli pirmspēki, ja, stihija gani, kas ir stihijas, ja, uguns stihija vai gaisa stihija vai zemes stihija vai vēja stihija, ja, tie ir substances tādas. Šodien zinātnieki runā par plazmām, par dažādām matērijas veidiem, ja, un viņi jau nonāk pie tās slēdzēm, kad var izskaidrot, kas tas ir, ja, bet tad jau jāņem zinātni palīgā. Mēs skatāmies šo garīgo, kad balstāt bībeliskā terminoloģija, kā ir veidot pasauli. Ja mēs iesim kā zinātniski, tad šodien ļoti daudz izskaidrumu. Kad tā universa nav tik vienkārši radīts. Viņi arī sakot, ka ir neredzamais, ja, un, kas ir neredzamais, ir matērija un antimatērija. Tad jābūt ir balansa. Ir kaut kas ir matērija, ko mēs redzam, un ir pretējs viņam. Ja. Tātad eņģeļi arī ir pie labās rokas, pie kreisā. Pie labās rokas ir tie, kas kā pozitīvs, viņš nes mierinājumu, viņš nes tev žēlastību. Ja. Pie kreisās rokas, ja, ir stingri eņģeļi, bet tie nav ļaunie. Tas ir tā kā krāsas, kā tiek un krāsas. Ja. Un ja tu uz viņu uzsēdīsies virsū, tad tev pakaļ sāks svilpt. Ja, bet viņa nav nevajadzīga krāsas. Ja. Bet tur nevar pieskaties, viņš pilda savu uzdevumu, ja, lai būtu balans. Ja. Jo pasaules uzbūve, ja, ir tas jau nav vairs, ja, no augšējā viņš top, ja, un viņš nāk lejā. Ja. Pasaules uzbūve savu sefirotām. Faktiski tā ir pasauli vadības pults. Ja. Kā Dievs ir augšā ielis šo pultu, ja, no kuras viņš vada visu pasauli. Labā roka un kreisā roka. Ja. Tātad labā kāja un kreisā kāja. Ja. Visi sastāks ar vadības pultu. Ja. Pie šiem sefirotām klāt, pie katras no sefirotām klāt eņģelis. Ja. Un pie šiem eņģeļiem var pakļaut ar pakārtot eņģeli. Un lai tagad, mēs reaģējam emocionāli, lai parādīt kaut kādu dokumentālu filmu, ja, kur griež kaujas spīdziņa, un es gribētu viņu nosist tādu maitu, ja, pateikt, ja, kā viens mācītājs teica, ka viņam sūdzēja grēksens, kas bērns un bija spīdinājums izvārojis, ja, viņš teica, ka gribēja viņu noklāpēt pilnīgi, ja, bet tad viņš sūdz grēks, un tagad viņš ir kalpotājs, kas nožālot grēks, ja. Un ja Dievs tā kā mēs tā reaģēt, ja, tad mums ir cauri, tad mēs nebūs šeit vairs, ja. Kad es savā laikā biju grēkos, ja, tad tā brīdī Dievs varam tā iedot, ja, un visas nebūtu šeit. Ja. Un tad ir arī šī vadības pūles, šis sefirots, ja, kurā ir klāt eņģeļi, un viņš pamazām ties kā svara kaus, ja, sliecās vai uz vienu vai uz otru pusi. Ja. Un tāpēc Dievs nav emocionāls. Ja. Un, liekas, cik ilgi vēl? Tā var ciest to materās un to maitāšanu, kas notiek šodien, īpaši savu internetā, kur bērni tiek demonizēti vienkārši, ja? Cik ilgi vēl? Bet svārkaus liecās.
un vienā brīdī tas pretējs pols dos to triecienu. Un to pildīs tie eņģeļi, kas nav